Tātad ātrā ekskursija par pašu kalibrācijas procesu. Tātad šeit mums ir tā milimetru skala, kur mēs šeit cānā ar kloķīti attiecīgi ieregulējam to, ko mums, piemēram, iepriekš darba ekrānā rādīja, ka mums jābūt uz 43 mm. Tātad šeit ir no 0 līdz 200 skala lineāls. Un tad vienkārši attiecīgi mēs noliekam, teiksim, tas pirmais variants, kas mums prasīja, 43. Tad šeit ir arī atšifrējumi, teiksim, spolīte A, spolīte B. Tad šeit mums arī pie reizes šodien te mēs varam redzēt arī tos sadalījumus, atvērumus, ventilācijas šīberiem un kā mēs vienojam kopā, ja laižam vienā galvā vai katrs atsevišķi galvā. Un cik tūkstoši graudu svari un tā tālāk. Tātad, jā, šeit mēs ieliekam 43 atzīmi. Nākamais mums bija iestatījums, ka mums ir jāuzliek uz lielajām, mums saucamajām lielajām spolīti jāiestāda uz rupjajām sēklām. Šajā gadījumā mums tas ir izdarīts. Sanāk tā, ka spolīte, pats dozators ir šis te dzeltenais materiāls. Un šīs te lielās gropes dziļās, tas ir darbs ar rupjajām sēklām. Un šajā gadījumā mums tagad ir gandrīz uz 0 izstumt ārā. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā šī te dozācija būs, teiksim, uz 43. Tas nozīmē, ka mēs to dzelteno spolīti iestumjam uz 43 mm iekšā. Mums tā dozēšana būs ar 43 mm. Un šis te melnais ieliknis. Mēģināšu pagriezt. Šis te melnais ieliknis, tas ir tas, kas samazina šo te sēžu visu aizpildu ar melno, un te ir tad seklas melnas rieviņas. Un tā saucamā tā smalkā spolīte. Šajā gadījumā mums šīs te ausis ir nofiksētas, respektīvi viņi ir izvilktas melnās spolītes ārā, mums stumjās iekšā tikai dzeltenā. Tas nozīmē, dozācija būs ar rupjo spolīti. Ja mums vajadzētu pārslēgt uz smalkajām, tad mēs šīs te ausis atvienojam vaļā, stumjam melnās iekšā, un šīs te ausis nofiksējās šajās te gropītēs augšpusē. Šādi te mēs viņus iefiksējam iekšā, un tagad mums ir ieslēgts ar smalkajām. Redziet, mēs tagad stumjam, velkam iekšā, mums tas melnais stumjās iekšā, un tā dozācija būs ar melno smalko. Un šajā gadījumā mums bija iestatījums uz rupjo, tātad mēs taisām vaļā un velkam viņu ārā un nofiksējam aiz šīm te kantītēm. Un viss melnā mums ir izvilkt ārā, un mums stumjās iekšā vairs tikai dzeltenē. Tādā veidā mēs esam iestatījuši rupjo spolīti, iestatījuši, pieņemsim tos pašus 43 mm. Hops. Taisam šito klapīti vaļā, respektīvi šī te klapīte sanāk aiztaisa ciet padēvi uz trubu, un sēkla birs pa šajieni ārā maisā. Mēs liekam maisu apakšā, šeit viņam ir speciāls turētājs, iekarinam, un šādi te mums birst. Veicām priekšdozēšanu, vienreiz īsi nospiedām podziņu, hops, paņemam nost, izbaram augšā tvertnē, tukšs maiss var apmēram
nevis apmēram, bet precīzi kilogramu. Bet nu, to vienmēr uz svariem var noterēt. Visi izbērām tukšu, liekam atkal atpakaļ, pakarinam un ilgais spiediens pogē. Kalibrācija sākās un birst, kamēr apstājās 33 apgriezieni. Un viss, ejam uz kompjuteru, ievadam iekšā, tik cik mums izbira. Ja vajadzīgs pārsvaram, ja nevajadzīgs vēl vienreiz izgriežam. Droši paliek nedroši. Un viss, kalibrāciju beidzām, nosvērām. Neaizmirstam šo te apakšā klapīti aizvērt ciet, jo šeit ir sensors viņai. Ja arī būs aizmirsis, vienkārši kompjuterā viņš parādīs, ka klapīte ir vaļā. Tagad, kā saka, drošība ir. Un tā pret sensoru viņš nostājās un viss. Vāciņu liekam atpakaļ. Sprosta priekšā. Soma līdzi. Ieliekam plauktā un esam gatavi uz sēšanu.